Runājot par augstas pievienotās vērtības kokapstrādes produktiem, mēs varam teikt, ka Vidzemē šis ir pietiekami piesātināts piedāvājums. Tāpat laikā, ja mēs skatāmies jau detalizētāk, tad mēs redzam, ka daļa no šiem produktiem ir konkurētspējīgi, jo tie ir lētāki ārzemēs piedāvājumam nekā šajās ārvalstīs uz vietas ražotie produkti. Tāpēc, skatoties ilgtermiņā, būtu svarīgi saprast arī vēl citas konkurētspējīgas vērtības šajā nozarē, kas nebūtu tikai izmaksas, bet jau skatoties ilgtermiņā ar koku būvniecību, ar daudzstāvēku koku būvniecību, ar augstas kvalitātes tieši ražotiem elementiem, moduļiem, paneļiem. Manā nozarē šobrīd šīs situācijas var izdzīvot tikai ar augstas pievienotās vērtības produktiem. To mēs arī darām, ražojam logus, mājas. Ar mājām ir kritums, bet meklējam jaunas tirgus Eiropā. Šādām tehnoloģijām atrašanās vietas nozīme nav prioritāte. Svarīgākais ir, kā tu sadarbojas ar pašvaldību, kā tu sadarbojas ar cilvēkiem, un kur tu atrodies un ko tu dari. Mēs atrodamies Raunā, un šobrīd pašvaldības sadarbība ir laba, tikai pietrūkst dažas lietas infrastruktūrā. Vidzemē ir jau ļoti daudz dažādu produktu ēku ražošanas uzņēmumu, un no vienas skatu punkta tas var šķist, ka ir ļoti augsta konkurence nozarē. Taču, skatoties plašāk, tas nozīmē, ka ir iespēja arī daudz vieglāk veidot dažādas sadarbības. Vienam uzņēmumam iepirkt cita netālu esoša uzņēmuma produkciju, lai izmantotu tālāk savos produktos, apvienoties dažādos lielākos pasūtījumos un iet pāri varbūt savai vietējā uzņēmuma kapacitātei. Liels paldies! Pagātnē jāsaka ir lauku atbalsta dienestam, kas šo visu ir palīdzējis arī uzbūvēt ar savu atbalstu. Arī Altumam ar pirmiem līgumiem, ar garantijām eksportā. Tagad to pašu darīsim uz citām valstīm.